klausīsimies viena bīskapa liecībā. Tas ir bīskaps emeritus. Viņš ir turpinājumā aktīvs baznīcā ar savu lūgšanu, ar grēksūdu uzklausīšanos un īpaši veltot kungam savas ciešanas. Tas ir bīskapa Cakola liecība, kurš nav arī atnākt pie mums veselības dēļ, bet uzrakstīja uzrunas vārdus. Mūsdienu pasaule ļoti sekularizējusies, stipri attālinājusies no baznīcas. Ticībai netiek ierādīta tai pienācīgā vieta. Viņa svētība Pāvests Benedikts 16. gribēdams to tuvināt baznīcai, ir izsludinājis 2013. gadu par ticības gadu. Daudz jaunu vēsmu baznīcas pastorālajā darbā ir ienesis 2. Vatikāna koncils. Daudz jaunu strāvojumu ir nākuši no pašu ticīgo iniciatīvas. Protams, viss, kas ir labs, veicina Dievam godu, tuvina baznīcai un svētara ticīgo dvēseles, ir apsveicams un atbalstāms, bet nedrīkst aizrauties ar vēl jaunu un praksē maz pārbaudīto tik tālu, ka viss bijušais, vecais ir slikts un atmetams. Vienreizējs un garīgu noskaņojumu nesošs ir gadsimtos radušos garīgo dzīsmu un lūgšanu saturs. Cik skaidri tur nošķirti baznīcas gada liturģiskie laiki. Katrs, pat visvienkāršākais ticīgais, uzreiz pateiks, tā ir adventas liturģiskā laika posma dziesma un lūgšana, tā ir Ziemassvētku, tā gavēņa, tā lieldienu un tā parastā liturģiskā laika dziesma un lūgšana. Un cik dziļš saturs katrs vārds kaut ko nozīmīgu izsaka. Lūgšanas gars nedrīkst pazust no baznīcas lūgšanām, tāpat cieņa pret vissvētāko sakramentu Euharistiju. Savstarpēja mīlestība ir ļoti vajadzīga, un tas jau skaidri uzsvērts svētajos rakstos, bet tā nedrīkst pārvērsties tikai par ārēju žestu. Tā ir jāizplūs no iekšienes, stipras ticības un gribas darīt visu un visā savam tuvākajam, draugam un ienaidniekam labu. Lai ticības gars apgaismo un stiprinu ticībā katru labas gribas ticīgo.